Neviens man neteica, ka būt par māmu būs viegli, tomēr neviens arī neminēja, cik grūti tas ir. Kad piedzima Ādams, man bija sajūta, ka viņš ir pats dārgākais cilvēks pasaulē, ka viņš ir daļiņa no manis un es esmu par viņu atbildīga. Es vēlējos sniegt viņam visu, kas viņam nepieciešams. Es sev apsolīju, ka būšu laba mamma, ka nodrošināšu viņam tādu bērnību, par kādu pati varēju tikai sapņot, un tad es saskāros ar realitāti. 100 negulētu nakšu un dienu, kas līdzinājās viena otrai. Es darīju visu, lai tiktu galā ar grūtībām. Rūpējos par Adi, gatavoju ēst, uzkopu māju, iepirkos un vienmēr lasīju marķējumus. Es rūpējos par katru sīkumu. Mēs vienojāmies, ka vīrs strādās vairāk, tāpēc visi mājas darbi bija uz maniem pleciem. Līdz beidzot Ādams sāk iet bērnu dārzā, bet es atgriezos darbā. Līdzās rūpēm par mājas sadzīvi es vēl arī strādāju. Atceros to dienu, kad neturēju savu solījumu. Bija ziema, nogurusi pēc darba, es aizvedu Adi uz rotaļu istabu. Viņš rotaļājās tik jauki, un viņa smiekli bija labākais, kas ar mani tajā dienā bija noticis. Tad mani sāka pārņemt nogurums. Mani aizvien vairāk sāka kaitināt troksnis un cilvēku burzma. Bija laiks beigt un doties prom. Es nevēlējos palikt ilgāk. Man tam nebija spēka. Ādams sāka raudāt un kliegt, ka vēl nevēlas doties mājās un ka es viņam nepatīku. Es sajūtu uz sevi vērstos naidīgos skatienus. It kā es būtu slikta mamma. Visbeidzot mēs pametām telpu. Adis bija sasvīdis, tādēļ es vēlējos, lai viņš pirms došanās ārā augstumā atvēsinātos. Es stāvēju rindā uz ģērbtuvēm, uz mirkli aizgriezos, un tajā brīdī Adis izrāva savu roku no manējās un metās uz durvīm, kuras kāds bija tikko atvēris. Sasvīdis bez jakas viņš izskrēja tieši augstumā. Es viņu noķēru un uzšāvu pa dibenu. Vienkārši tā uzšāvu. Un viņš uz mani paskatījās ar savām nevainīgajām acīm, kurās es redzēju jautājumu. Mamīt, kāpēc? Un viņš raudāja. Es zināju, ka šajās asarās bija kas vairāk nekā tikai sāpes. Tajās bija bailes, skumjas, pazemojums. Es līdz pat šim brīdim nevaru sev piedot, ka nespēju savaldīt savas emocijas. Es varu tās kontrolēt.